Es gribu pastāstīt tev to, ko es būtu gribējusi, lai man kāds izstāsta 10 gadus atpakaļ. Jeb šis ir stāsts par skumjām, par to, kas ir skumjas, kā 4. jeb sirds čakras bloks, ko tas nozīmē, kā tas izpaužās un kā to pamanīt un kā to pārvarēt, ja? Kā to atbrīvot. Jo es iepriekš zināju, ka skumjas ir 4. čakras bloks. Es zināju, ka es skumstu, kad notiek bēdīgas lietas. Es zināju, ka cilvēks skumst vienā vai otrā situācijā. Man šķita, ka es zinu, par ko ir runa, kad es saku, man ir skumji. Tomēr vēl svarīgāk ir saprast, ka tie tā saucamie bloki, ja, tās emocionālās traumas, mēs viņas pieredzam, un tad, kad tas ir par daudz, mūsu ķermenis to pārstāj just. Attiecīgi mēs varam iet dzīvē, un nebūs tāda sajūta, ka man sirds sāp, ka man ir sirds sāpes, ja. Būs vienkārši sajūta, ka es mazāk māku mīlēt, vai ka es mazāk varu dalīties ar to, kas man ir svarīgi. Un tā ir tāda situācija, man liekas, ko es novēroju ļoti daudz, kur ja cilvēki nedalās ar savu stāstu. Jo jautājums par to, kā dabūt to savu stāstu līdz sirdī un līdz citiem cilvēkiem. Mēs savienojamies caur sirdi, ja arī rokas ir mūsu sirds pagarinājums. Tad mēs, kad sadodamies rokās kā cilvēce, mēs varam izdarīt fantastiskas lietas. Un šobrīd ir tas slieksnis, kurā, mēs varam lasīt vēstures grāmatas, kurās tikpat, kad Latvijā Baltijas ceļš visi sadavās rokās, izcīnīja neatkarību, ja, kur daudzos citos gadījumos, kā pilsoņi dažādos veidos panāca savu un uztaisīja revolūciju vai atbrīvojās no apspiedējiem un tam līdzīgi. Mēs šobrīd esam savā vēstures grāmatas punktā. Mēs šobrīd esam tajā punktā, kur mūsu mazbērni lasīs, kā mēs tikām galā. Un cita starpā, tāpēc es gribu par to runāt, jo tas ir saistīts ar sirdi un ar to, kas gulstas uz sirds. Un man ir žēl, ka tik padziļināti par skumjām es sāku pētīt tikai tad, kad man nomira abi vecāki, kas ir šogad. Vai pareizi sakot, mamīte aizgāja pusotru gadu atpakaļ un teica, nomira šogad. Un loģiski es ļāvu sev skumt, es ļāvu sev dusmoties, es ļāvu sev raudāt, es ļāvu sev iet cauri visām emocijām, lai tās nepaliktu apspiestas manā ķermenī. Es zinu tik tālu, viss ir superīgi, tantras treniņi, parapsiholoģija, tas viss man deva milzīgu lērumu, zināšanu un instrumentu, kas patiesībā man ļāva diezgan sakarīgi tikt tam visam cauri. Tajā pašā laikā, to, kas ir skumjas, es sāku pētīt un iedziļināties nesen, ja, šajā laikā. Un tāpēc es gribu padalīties, jo man tas bija, no vienas puses kaut kas jauns, tāds skatījums, kādu es nebiju iepriekš zinājusi un redzējusi. Un stāsti par to, ka dzīve šeit uz zemes nav viegla. Vienkārši es to tā pateikšu. Ja tu nepiekrīti, neskaties tālāk. Vienkārši tas viss ir kārtībā. Mana dzīve nav bijusi viegla. Man ir bijusi ļoti sarežģīta bērnība. Man ir bijušas visa veida iespējamās problēmas dzīvē. Un man tikko nomira abi vecāki. Un tā ir ļoti jocīga sajūta, ka tagad es esmu vecākā. Man ir jaunāka māsa, man ir dēls, bet es esmu vecākā. Paldies Dievam, vēl ir viena vecmāmiņa. Un par viņu arī ir jāparūpēs, ja? Un tad ir tas jautājums, kā mēs varam to savu stāstu, to savu sāpi pārdzīvot, izdzīvot, atlaist un nodot tālāk citiem. Jo tas ir tas, ko mēs esam nākuši šeit darīt. Tā mēs attīstamies kā civilizācija, kā sabiedrība, kā nācija, kad mēs izejam cauri tām savām problēmām. Un tad mēs dalamies ar to, lai kāds cits var tikt ātrāk no turienes ārā. Mana vēlme šobrīd ir, lai tu ieraugi savas skumjas, kas ir bāzes bloks, viņš ir lielākajai daļai cilvēku, jo mūsu sabiedrībā nav iniciāciju. Skumjas ir saistīts arī to, ka mums nav iespēja
jēdzīgi atvadīties. Jēdzīgi atvadīties no bērnības. Jēdzīgi atvadīties no pusauģu gadiem. Vai, piemēram, pie pirmā bērniņa dzimšanas jēdzīgi atvadīties no savas jaunietes laika. Ja? Un tad mēs dzīvojam ar tām skumjām, ka man nebija laika atvadīties. Mēs to varam sajust, kad mēs varam līdzi just cilvēkam, kurš dzīvojas ir ārzemēs, viņam nomirs vecāks, viņš atbrauc šeit uz Latviju, viņš nebija viņu redzējis tur gadu, 2, 3, ja, un nepaspēja atvadīties. Un tad mēs jūtam to bāc, nu jā, nu stulbi, es tev jūtu līdzi. Es spēju iztēloties, kā tas ir. Tomēr mēs pat aizmirstam, ka atvadas un šie zaudējumi ir ļoti daudz un dažādi. Nodega māja. Bankrutēja uzņēmums, kur tu ļoti mīlēji un cīnījies par visām varītēm, bet beidzās. Ja? Vai attiecības. Jā, mēs ejam un meklējam to vienu īsto un vienīgo un lielisko. Un pa ceļam mums gadās tie, kas tādi nav. Un vienalga bija brīdis, bija manis daļa, kas noticēja, ka ir, ka būs forši. Un vienalga, kas tur pēc tam bija. Ja? Un to atlaist un patiešām izskumt, mums nav tāda instrumentu sabiedrībā. Ja? Mums nav tādu tradīciju tik pierastu. Protams, ka ir viņas, ok. Bet tas nav mainstreams. Bet, paldies Dievam, tagad ir tāda laika, ka var to izdarīt daudz vienkāršāk. Nu, lūk, es vienkārši vakar gatavojos šajā lekcijā, protams, ka es pēc tam vēl skumu un raudāju un atlaidu. Bet kamēr es rakstīju un gatavojos, es pierakstīju, tāpēc es arī lasījuši kaut ko, jo tas ir svarīgi dalīties ar savu stāstu. Un tieši vakardien es arī skatījos Melitas Raubas stāstu, kur viņa stāstīja par to, kā viņa zaudēja dēliņu. Un par to, kā tas ir glabāt bērnu. Tas nav ok, tas nav forši, tas nav... Bet tā notiek. Un ne viņai vienai tā notiek, un tāpēc es esmu tik pateicīga, Melita, ka tu dalījies ar šo stāstu, ja tu redzi šo video, jo ir sievietes, kurām arī tā ir un kuras nav varējuši izskumt. Un tas ir tiešām arī par bērēm, par to, kad nomirst tūs cilvēks, ja vai vēl kaut kāda notiek liels zaudējums. Un te pēkšņi mums ir nākamais jau jādara, mums ir kaut kas cits jādara, mums ir jāiet kaut kur, kaut kas, vai arī, piemēram, man mamma nomira pēkšņi. Tā, ka ēdām vakariņas, viss forši, bam, nav. Un visu nākamajā dienā ir jādzīvo, notiek dzīve. Jāiet bērns kārtot, un tā tālāk nav laika pabūt ar to milzīgo sāpi. Un tas, ko es gribu pateikt, un šie procesi, par kuriem es gribu izstāstīt, ir tie, kas neliek atvadīties no tā cilvēka vai no tā foršā. Mīlestību nevar izdzēst, mīlestību nevar iznīcināt, bet no sāpēm mēs drīkstam atvadīties. Un tās sāpes, kas gulstas uz sirds, tās drīkst transformēt un drīkst palaist vaļā un izdarīt citādāk. Un tad par to arī ir šodienas stāsts. Un es to pati sevī jūtu, un es to stāstu arī citiem, un es novēroju, kā citiem tas ir arī ar klientiem strādājot. Kad mēs nedalāmies ar to informāciju, mēs nedalāmies ar to, ko mēs esam iemācījušās, mēs nedalāmies ar to, kam mēs esam izgājuši cauri, tas sāk vērsties pret mums. Tā ir inde. Un tā inde nonāk mūsu attiecībās, mūsu darbā, vienkārši rodās grūtības. Ja viss ir kārtībā, mums būtu jāplūst pa dzīvi vienā plūdienā. Bet ja ir problēmas, ja ir šķēršļi, ja ir komplikācijas, ja, tad kaut kas nav noticis tā kā vajag, ja? Vai kaut kur ir tā teikt tas bloks, ja? Jo mēs varam būt plūsmā visu laiku, ja mēs saprotam, ka plūsmā ir trīs veidi vai svētā trīsvienība izpaužās pilnīgi visur, es to tā redzu, ja? Un līdz ar to es arī plūsmu skaidroju trīsvienībā. Mums ir aktīvā plūsma, pasīvā plūsma, neitrālā plūsma. Un ja mēs saprotam šo un mēs visu laiku mainām šīs plūsmas veidus, tad mēs varam nonākt plūsmā pilnīgi kurā brīdī un burtiski dzīvot tajā. Un ko tas nozīmē aktīvā plūsma? Tad šobrīd es esmu aktīvā plūsmā, es dodu no sevis kaut ko ārā, šis ir mans darbs, es daru darbu, es taisu video, ja? Es aktīvi kaut ko dodu no sevis ārā. Tā ir aktīvā plūsma.
Pasīvā plūsma ir tad, kad es mācos, kad tu esi pasīvajā plūsmā šobrīd, ja? Es tev stāstu, tu uztver informāciju, tu kaut ko, pasīvā plūsma ir podkasti, grāmatas, lekcijas, sarunas varbūt arī, ja? Kad mēs kaut ko ņemam iekšā, tā ir pasīvā plūsma. Neitrālā plūsma, par ko visvairāk cilvēki aizmirst ikdienā, un viņai būtu jābūt trīsvienībā, tupiši vienādā daudzumā ar aktīvo un pasīvo plūsmu. Neitrālā plūsma ir tad, kad nekas neiet iekšā un nekas neiet ārā. Kad mēs atbrīvojam sev telpu, galvu, enerģiju, lai mēs varam saņemt informāciju no dievišķā, no augšas, no sava augstākā es vai no dvēseles, skatīties, kas tur notiek, ja? Kas ar viņu notiek un kāda ir virzība nākamā. Un tas notiek neitrālajā laikā, kad nekas nenāk ārā, nekas nenāk iekšā. Ja katru dienu, vismaz trešdaļa, tiek pavadīta šādi, mēs varam zināt nezināmo. Mēs varam zināt, kur mūsu augstākais es vada, kur man dvēseli grib doties, kāda ir mana īstā patiesība, kur ir maldi. Un tas vienkārši ļauj dzīvot bez šaubām. Tas ļauj dzīvot pārliecībā, ka es teiktu vienkārši daru. Vienkārši daru. Man nekur nav jāsteidzās, es neko nevaru nokavēt. Es esmu īstajā laikā un īstajā vietā un es zinu, kas man ir jādara. Tā ir fantastiska sajūta. Un kāpēc viņas nav? Tāpēc, ka ir tie bloki. Ja? Un cita starpā tās ir skumjas, tie ir neizstāstītie stāsti. Jo mēs ejam tam cauri, tieši to darot. Un te ir viena tēma, kurai es gribu pieskarties, kas ir aktuāla gan Latvijā, gan pasaulē, gan vis kaut kur citur. Kad cilvēki iet meklēt atbildes ar vielām vai ar praksēm, kuras viņi nemāk integrēt. Un tās ir gan psihedēlijas, visādas sēnītes, tam līdzīgas lietas, gan kaņepīte, gan arī alkohols. Nemaz nerunājot par kaut ko stiprāku, ja? Tāpēc kas notiek? Baigi forši aizgāja uz sēnītes ceremoniju, viss baigi jauki. Un tajā mirklī atvērās informācija. Tu pēkšņi saprati, kas tu esi, mīli visu pasauli, ieraudzīji savu ceļu, saprati, ka tu esi Dievs uz zemes un viss ir baigi forši. Tomēr tad nonāk tā ikdiena, un tad ir kaut kas cits, un tad rodās šaubas. Bet kā tad ir? Ir tā vai tā? Un te arī ir skumjas, jo mēs nedzīvojam kā dievi. Mēs dzīvojam kā cilvēki. Un tas pats arī ar alkoholu patiesībā. Alkohols var dot sajūtu, ka es savas brīnišķīgās idejas jau esmu izdarījis. Tāpat kaņepīte. Vai varbūt var dot sajūtu, ka es jau esmu pārdzīvojis kaut ko. Ja? Vai kaut vai tā pati šķiršanās no drauga, no vīra. Satiekamies ar meitenēm, sadaramies viņčiku, izraudamies un šķiet, ka tas ir pārdzīvots. Bet tas tā nav patiesībā. Jo ķermenī notiek citi procesi, un tas, kas notiek vielu ietekmē, nav tā visa patiesība. Un tad notiek sadalītais prāts. Viena daļa domā, ka viss ir baigi forši, otra daļa domā, ka tas tā nav. Jā, vai viena daļa domā, ka wow, es esmu ģeniāls, es šito izdomāju, es šito redzēju, es šito pamanīju. Otra daļa ir pilnīgā izmisumā, jo neviens cits neredz manu ģenialitāti. Un es skumstu. Un tad ir tas, ka tur pieslēdz, protams, ir vēl citas čakras un kanāli un nekadievs, kas tik vēl ne, bet mums ir jāiet un jānes tā misija. Mums ir jāiet un jādara skaidrā. Un tas nav vienkārši. Tas ir grūti. Tajā pašā laikā tas ir tieši tas, kas mums kā cilvēkiem šeit ir jādara. Jā, mēs esam dvēseles ķermenī, kurām ir dota apziņa. Beigforši. Bet ko tas nozīmē ikdienā? Ja? Un tad, kad mēs ejam it īpaši ar augiem un praksēm un dažādām meditācijām, pat ar elpošanas praksēm tur var nonākt, ja, un visu kaut ko.
ka mēs pēkšņi, es esmu citplanētietis, es esmu no Andromēdas, es esmu no Plejādiešiem, es esmu no Sīrijus, ja? Un ka mēs esam, wow, kaut kas tāds, oh my god, es izrādās esmu turīts, vai tieši es esmu meža laumiņa, vai es esmu no elfiem, vai es esmu saistīta ar vībotni. Ja, tas varbūt pat ļoti it kā liekas nevainīgi un tik forši, bet kad mums liekas, kad, jo tā daļēji ir patiesība. Pats galvenais, ka tā daļēji ir patiesība, bet ko tas dod ikdienā? Es tagad esmu cilvēks. Un man ir jāmīl cilvēki, kas bieži vien nav vienkārši. Tieši tādi, kādi viņi ir. Gan tuvākie, gan tālākie. Un tad ir zaudējums. Un es neesmu tagad tas kaut kas, ko man šķita, vai kas man likās, vai ko es ieraudzīju. Un tomēr es mīlu. Vai arī es nobloķēju, un es nemīlu. Un mēs esam uz zemes, un tas ir grūti. Tas tā vienkārši ir. Un ja mums nav mehānismu, kā tikt galā ar dvēseles un sirds sāpēm, mēs vienkārši nepiedzīvojam līdz galam šo zemes realitāti. Mēs vienkārši eksistējam. Skumjas ir centrālais bloks, tupiši sirsniņa, ja? Caur skumjām ejot, mēs varam pat patīrīt vēl visu pārējo. Tāpēc, ka tas ir tas pa vidu, tas ir centrā, tas ir tas, kas ir kaut kādā ziņā vissvarīgākais šeit uz zemes. Šis plāns. Nu jā. Un man, tā kā dvēselēs dvēseli, man ir tas līdzpārdzīvojums. Es esmu tur bijusi, un es esmu bijusi tajā sajūtā, ka es nesaprotu, kas te notiek. Es atceros sevi kā dvēseles, atceros sevi un vienkārši, kas te notiek? Priekš kam? Kas ir? Kāpēc tā cilvēki dara? Mums neviens nepaskaidroja tur sākumā, ja, kad tu nonāks uz zemes, tev iedos ķermeni, tev būs jādara tas un tas, neņem pierē to un to, pievērs uzmanību šitam un tam. Instrukcija netika dot. Tas ir grūti tam visam navigēt cauri, un es zinu, kā tu jūties. Es zinu, kā tas ir, kad ir traumas no mammas, ir traumas no tēta, ir apjukums par to, ko es gribu darīt. Ir valdība kaut kāda, kas dzen izdzīvošanas režīmā. Ir globālie procesi, kas dzen bailēs. Es saprotu. Es zinu, ka tā ir vientuļa vieta, kur tu vari justies pamesta, ierobežot un viena ar savām sāpēm vai viena ar kaut kādām lietām. Un tad tad atkal ir draudzēns un atkal ir ģimene varbūt vai kaut kur tā kā izlien ārā. Tikai jautājums ir, cik tālu mēs patiešām izdzīvojam to un transformējam, vai cik ļoti mēs iemācamies nejust. Un citreiz cilvēki mēģina to visu skaidrot ar kaut kādām reliģijām. Tas ir Dieva plāns. Vai tā ir karma? Ja? Vai tie ir sātanisti? Un daļēji tā arī ir taisnība. Tomēr tas nepalīdz. Tas, ka tas ir Dieva plāns, manai sirsniņai tajā brīdī, kad man ir pametis čalis, nepalīdz. Tajā brīdī man ir jāļaujās sāpēm, man ir jāzina, kā tam tikt cauri, man ir reāli sāp. Vai arī tad, kad nomirst mamma, tētis, brālis, dēls, labākais draugs. Man sāp, ko man līdz tajā brīdī, ka kāds man pasaka, tā ir karma, tā tam bija jānotiek. Jā, bija, nu un. Tas nenozīmē, ka man nesāp. Bieži vien tas ir pat toksiski. Jo mēs neizejam šai iniciācijai līdz galam cauri. Tad, kad man nomira mamma vai nomira tētis, es zināju, ka tam tā ir, jābūt, mēs nomirstam, kad nomirstam. Mums katram ir dots kaut kāds mirklis un viss ir Bet tajā pašā laikā man sāpēja. Es gāju tām sāpēm cauri, un tas, ka mēs sākam intelektualizēt emocijas, sadzen pakaļā visu šo cilvēcisko ballīti, un tad mēs paliekam par necilvēkiem. Un tieši tāpēc
ir karš, tieši tāpēc ir strīdi, tieši tāpēc ir zakšana, tieši tāpēc ir cilvēktirdzniecība, tieši tāpēc ir prostitūcija, tieši tāpēc ir pedofīlija un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Tāpēc, ka mēs esam sagājuši prātā, mēs ar prātu gribam izskaidrot cilvēcību, kas nav iespējams, cilvēcība ir jāpiedzīvo. Un tas ir skum, tas ir sāpēt, tas ir iet tajā iekšā un no tā arī atvadīties. Un atvadīties no tā iepriekšējā posma un atvadīties no tā, kas ir bijis. Es vairs nekad nebūšu meita šajā dzīvē. Es meita, šī mana būtība vairs nav. Jā, un atkal es varu būt, un es to arī daru, ja, it kā mēs esmu meita, mātei, dievietei un dievam tēvam. Tas arī ir ok, bet man cilvēciskajā būtībā ir jāizsēro tas, man ir jāatvadās no tā. Es nekad šajā dzīvē nebūšu meita. Nu, varbūt vīri vecākiem vai vēl kaut kam kādreiz var būt, jā, bet tas vairs nav tas. Un nevajag mālēt ciet to caurumu. Viņu vajag izsāpēt. Un no viņu vajag atvadīties. Jā, tāpat es vairs nebūšu nekad pusaudze šajā dzīvē. Tas ir sāpīgi. Man reāli patika mani pusaudžu gadi. Jā, viņi bija arī briesmīgi kaut kādā ziņā, un paldies Dievam. Un tas ir par tām skumjām, kad viņās ir abi. Un citreiz mēs atceramies tikai to briesmīgo, citreiz tikai to labo. Bet bija abi. Viennozīmīgi. Un tas ir par cilvēku pieredzi kā tādu arī. Cilvēku pieredze ir grūta un ir skaista. Vienlaicīgi. Un arī citreiz ir tikai viens un citreiz ir tikai otrs. Bet mēs varam novērtēt, ka būt par cilvēku ir gan sasodīti grūti, gan brīnišķīgi skaisti. Un tas tā vienkārši ir, un mēs nevaram no tā izbeigt, mums nav paredzēts no tā izbeigt, mums ir paredzēts to tajā iet iekšā un to ņemt par pilnu. Tāpēc mīlēt un zaudēt ir ļoti, ļoti cilvēcīgi. Tas ir tas, kas mums šeit ir jāpieredz. Tas ir tas, ko mēs esam šeit nākuši darīt. Mīlēt un zaudēt. Mīlestību nevar iznīcināt. Mīlestība nekad nepazūd. Bet zaudējumu sāpes ir īstas. Un viņas ir ķermenī. Un viņas ir dvēselē. Viņas nedrīkst ignorēt. Tā ir daļa no cilvēciskās pieredzes. Pasties. Jā, tas arī nozīmē dzīvot. Tā es beigtu pierakstīt. Un tas par to, ja mēs apspiežam šo, ja mēs izvēlamies, ka mēs tagad dzīvosim tikai priecīgi, piemēram, ja mēs ignorēsim tās dzīves kaut kādas zaudējumus un neiziesim viņiem sakarīgi cauri, sākas depresijas. Vienā vai otrā veidā. Un zāles neārstē depresiju. Depresiju ārstē izsāpēt un atlaist. Man ir bijusi depresija, un nevis tikai tāda, kad vienkārši ir slinkums un gribās pagulēt 2 dienas, tāpēc, ka es norukājos pārāk daudz, bet, klīniska depresija. Tas gan bija 14 gadus atpakaļ, bet es nevienam to nenovēlu. Un tas bija dēļ skumjām. Es skumu, ka man nebija normāla bērnība, es skumu, ka mani draugi nekad nezināja, kā man iet patiesībā. Es skumu par to, cik nežēlīgi var būt cilvēki, es skumu par to, cik nelaimīgi ir mani vecāki, es skumu par to, ka mana māsa domā, ka es esmu sliktā, jo es biju vecāka un liku viņai darīt savas lietas, un viņa negribēja man draudzēties. Kaut kādu periodu tagad mēs esam labas draudzenes. Izrādās, man bija daudz par ko skumt. Un izrādās, ka tur ir vēl kaut kas palicis. Un tas nav patīkami. Tam nav jābūt patīkami. Mums nebūtu jātiecas tikai uz patīkamu, jo patiesība ir tāda, ka jo vairāk mēs ļaujam sev iet tajā nepatīkamajā, jo vairāk mums pēc tam parādās kapacitāte vairāk patīkamo pieredzēt. Un tas ir dzīves paradoks, kas man šķiet reāli funny. Tāpēc, ka neviens
Nu, neviens. Es par to stāstu. Bet maz par to runā, bet tā tas ir. Un tātad, kā tajā visā navigēt? Sirds čakras bloks tātad ir skumjas jeb depresija. Sēras. Ir tad, kad mēs zaudējam kādu tuvu cilvēku caur nāvi, parasti saka, gadu ir sēras. Un tad iedomājieties, mūsu sabiedrībām, kad nomirst tuvs cilvēks, vīrs, sieva, dēls, māte, ja ir gadu paredzēts sērot, ko tas cilvēks dara to gadu? Vai viņam ir ļauts nestrādāt? Vai viņam ir ļauts ēst tikai to labāko ēdienu, rūpēties par sevi, iet uz masāžām? Vai viņam tomēr ir jāiet un jādara, un šī sistēma viņu piespiež? Un tieši tāpēc, ka tas ir tā, mums ir jābūt ļoti acīgiem un uzmanīgiem par to, kas notiek ar mūsu līdzcilvēkiem, un kā mēs varam viņiem pasviest kaut kādu palīdzīgu roku, kaut vai šo video aizsūti kādam, kas ir depresīvākā noskaņojumā. Un es pēc tam arī pēc pieprasījuma, es kā projektors daru pēc pieprasījuma, ja man kāds uzaicinās, man ir arī prakses, ko var izdarīt šajā saistībā. Ir meli, kurus mēs stāstam, kuri mums šķiet, ka mums palīdzēs. Kas ir, man būtu jājūtas labāk. Nu, taču viss it kā ir ok, ja? Tu paskaties, nu viss taču ir normāli. Man būtu jājūtas labāk. Tie ir meli, tev nav jājūtas nekā citādāk, kā ir tagad. Tava patiesība ir tava patiesība tagad. Jautājums ir, ko ar to darīt, vai ir instrumenti? Citādāk nākas to noglušīt ar vielām, ar atkarībām, ar alķīti, ar kaut ko tādu. Vai arī sēdēt sāpēs, kuras ir vienkārši neciešamas, ja. Un beig galā tā vēl viena patiesība ir tāda, ka nē, tev nav jājūtas labāk. Tev ir bijusi grūta dzīve. Tas tā ir. Tev ir bijuši zaudējumi, kurus tev ir bijis jāpārdzīvo. Un vai tev ir bijis laiks un vieta un atbalsts to pārdzīvot, tāds ir jautājums. Nē, tev nav jājūtas kaut kā citādāk, kā ir tagad. Kā ir tagad? Pārstājam tēlot. Beidzam sev melot. Tas ir īstais ceļš uz dziedināšanos. Pārstāt sev melot. Ja ir grūti, ja ir depresīvi, ja ir smagi, mēs ejam just. Dziļi jāpizelpa. Jo tad, kad man nomira mamma, es atceros to dienu, kas vienkārši, pēc tam man bija, piemēram, jāiet veikalā. Es ieju veikalā un vienkārši, man gribas kliegt. Jūs visi darat kaut kādas vienkāršas lietas, man tikko nomira mamma. Kā? Un tas ir tas, ka mēs redzam, ka cilvēki dara kaut kādas absolūti jocīgas lietas, dara pāri citiem, lamājās, nezinu, tur uzsāk briesmīgus projektus un tā tālāk, jo mēs nezinām, kas ar viņu notika pirms tam. Tad, kad mēs uzzinām, kad mēs tiekam galā ar savām skumjām, mēs varam arī ar līdzjūtību paskatīties pret citu cilvēku, kurš dara, varbūt tavuprāt, pilnīgi jocīgas, dīvainas, pat nežēlīgas lietas. Bet ja viņš nekad nav saņēmis mīlestību, vai arī viņš ir saņēmis mīlestību un viņam ir vienā mirklī tas viss atņemts nežēlīgā veidā, ko tad tu gaidi no viņa? Mums kā sabiedrībai nav instrumentu, kā ar to tik galā. Un tas ir briesmīgi. Un tad rodas arī tāda dziļa empātija, kas nav, empātija pat par sevi ir aizsargmehānisms tiem, kuriem ir bijis bērnībā emocionāli nelīdzsvarotu vecāku un ir bijis laiku jābūt
sajūtība tā, kas tagad būs mamma, tēts labā garstāvoklī vai sliktā garstāvoklī. Tā es tagad dabūšu pa galvu vai tagad es drīkstu priecāties. Ja? Empātija parasti rodās no bērniem, kuriem ir bijis ļoti, ļoti jājūt vide, lai izdzīvotu. Bet te rodās tāda empātija, kas nav šis izdzīvošanas mehānisms, bet kā līdzjūšana tāda. Un nevis līdzcietība. Ja, kad es sēžu un es nolaižos lejā un mēs esam ciešanās kopā, bet es varu būt savā. Un es varu vienkārši redzēt un būt. Un šī ir īpašība, kuru ir, vajag vairāk redzēt cilvēkos, negribu izteikt, bet vienkārši, vajag vairāk. Mums vajag vairāk atvērties tam, ka, ja tas cilvēks skrien pliks un daudzu logus, varbūt viņam tikko nomira brālis, kas bija viņa mīļākais cilvēks pasaulē. Varbūt viņam tas notika jau kādu laiku atpakaļ, bet viņš netika ar to galā, viņam neviens nepadeva roku un nepastāstīja, kā tikt ar šīm sāpēm galā. Kad mēs redzam alkoholiķus, pirmais nosodījums. Bet vai mums ir instrumenti patiešām, kā ļaut viņiem izdzīvot savu sāpi? Tas ir aiz sāpēm. Tas ir vienkārši aiz sāpēm. Ok, vēl viens tāds elements par skumjām. Tad, kad ir aizbloķēts, tad mums parādās attieksme. Jo, tāda attieksme parādās. Jo man ir sāpējis, un es tam tiku cauri, pārstājot just. Es nejūtu, es eju darīt savas lietas. Man nebija laika just. Es eju darbā, piemēram, vai es eju vienkārši darīt. Just vairāk sievišķies, darīt vairāk vīrišķies, pārslēdzos. Un sieviete tur jūka prātā, es ieeju pilnīgi vīrišķajā, neatkarīgi no tā, kādā ķermenī to atrodas. Un tad parādās tāda vīzdegunība, nezinu, kā tāda īpašība nosaukt, tāda attieksme. Kad mēs ejam un mums šķiet, ka citi cilvēki mums ir parādā labāku attieksmi. Mums ir parādā gudrāku rīcību, mums ir parādā jēdzīgākas atbildes, mums ir parādā vienkārši kaut ko vairāk vai kaut ko labāk. Tāpēc, ka es izvēlējos nejust. Es izvēlējos darīt to, kas man ir jādara. Par šito es pielieku savu žetonu. Un tagad visi pārējie arī lūdzu tā. Ja? Un tā ir tāda stingra, augsta attieksme. Un tas ir tad, kad sirsniņa ir cieta, tāpēc, ka tās sāpes ir bijušas neciešamas. Un no tā rodas vēlme iedzert viņčiku, uzpīpēt kāsīt un tā tālāk. Un es zinu to sajūtu. Ir tīpaši pret bērnu. Kad man nomira mamma, un arī tagad, kad nomira tētis, es pieprasīju no dēla labāku attieksmi. Jo viņš pārdzīvoja, bet ne tik, viņš ir maziņš. Un arī reizē tie bija mani vecāki. Ja tie bija viņi vecvecāki, jā, viņi bija mīļi, bet viņi bija tālāk. Bet tie bija mani vecāki. Un es atceros to sajūtu, ka man liekas, man sāp, man tikko nomira tētis, tu nevari man palīdzēt, tu nevari pats... 7, 1, 2, Es zinu, tu nevari pats aiziet... 4, 8, 0. Okay. Tu nevari pats aiziet nomazgāt trauks, tu nevari pats aiziet izdarīt kaut ko to un to, tu man esi parādā labāku attieksmi. Man tikko nomira tētis. Tu nevari vienkārši pasēdēt, paspēlēties viens pats, kamēr es vienkārši paguļu ilgāk, jo man ir sēras. Un es zinu, ka tas ir tāpēc, ka es netiku galā vēl tajā brīdī. Es nebiju izsērojusi, es nebiju tikus galā. Es nebiju sapratusi vēl, es nebiju vēl nocēlus to akmeni. Un ir cilvēki, kas tā staigā apkārt pa pasauli visu laiku,
pārdevēji parādā labāku attieksmi, tur banku darbinieki, kolēģi, vēl kāds ir parādā labāku attieksmi, tāpēc, ka es taču izdarīju, vai es taču daru, vai man taču sāp, un es daru, ko tu nevari. Un pamani, ja tev šādi ir, tā ir norāde uz skumjām. Lūk, jo tad, kad mēs patiešām esam pieņēmuši un transformējuši tās skumjas, mēs patiesībā varam saprast pilnīgi jebkuru cilvēku uz planētas. Mēs varam viņus saprast. Un tas ir biedējoši varbūt pat, bet tas ir skaisti. Un tikai tā mēs varam uzbūvēt cilvēcīgu sabiedrību, kur viens otru uztver bez vīzdigunības, kur viens otru redz un līdzjūtībā ir un atbalsta un kopā iet labāk darīt, un kopā iet dziedināties, un kopā iet atbrīvoties no visas tās šņagas ķermenī, lai var dzīvot tīrāk un caurlaist mīlestību tīrāk. Jo mīlestība tas arī ir, es pieņemu tevi tā, kā tu esi, ar visu to, kas tev ir. Un tieši tāpēc, tad, kad ir skumjas, ja, kad man nomira, piemēram, vecāki, ir tīpaši, kad nomira mamma, jo tas bija pēkšņi. Tētis mira jau kādu laiku, un tur vēl ir citādāks pilnīgi process, kad kā nodzīvot to laiku, zinot, ka viņš aizies, ja? Bet tas bija sākums, bet īpaši, ka mamma nomira, man vajadzēja stāstīt to stāstu. Es nevarēju nestāstīt. Man vajadzēja stāstīt, es esmu milzīgi pateicīga katram, kas man piezvanīja, paprasīja, kā man iet, un ļāva, lai es stāstu. Tas ir tik svarīgi. Un tas pats, jūs varat pavērot cilvēku, kuriem ir nobloķētas skumjas, kad viņi piedzerās, viņi stāsta stāstus par pagātni. Kad toreiz bija labāk, vai ka tieši otrādi, toreiz bija sāpīgi. Vienalga, viena vai otra puse, viņi nav šeit un tagad, viņi ir pagātnē. Toreiz, un tas nav izskumts. Jā, vai mani jaunības laiki, vai mani tur vīriešiem, mani skaistie mati, kuri tagad nav uz galvas, neesmu izskumdinājis to, un viņš tik stāst, kāda viņam laba mati bija, kad viņš bija jauns. Jā, vai kaut kādas tādas lietas, ka tas nav izskumts. Tāds vārds ir, un tagad ir. Un tādi mēs esam visādi sāpināti un sadragāti un sisti un plujnīti un dažādi, un tomēr tā ir daļa no tās cilvēku pieredzes. Mums ir arī reāli kruta dzīve, un šobrīd vienkārši ne par to, kā atvērt savu augstāko potenciālu un ietēt, tur ir citi video. Ja. Šobrīd par to, ka mēs drīkstam viens otru mīlēt arī tā. Vienkārši pieņemt. Bet mēs to nevaram fiziski izdarīt, ja nav iztransformēts pašas skumjas. Nu, lūk. Un tas tāds aicinājums tiešām ar to strādāt, jo tie tavi stāsti par to, kā tu tiki cauri savam vissāpīgākajam dzīves posmam, var kādam ļoti noderēt un kādam varbūt ļoti dziedinoši. Un tad, kad mēs varam izstāstīt to, kas ir bijis vissāpīgākais, kas ir noticis, un es par to stāstu, tad mēs patiešām esam mīlestība. Tad mēs patiešām esam mīlestība. Jo bieži vien cilvēki nemaz nevar nosēdēt, kad tu runā par savām sāpēm, tāpēc, ka viņi nav tikuši cauri savām sāpēm. Tad, ja es dalos ar savām sāpēm un otrs nevar nosēdēt, tad viņš nav ticis galā ar savām sāpēm. Ja? Un tas ir par to, ka tu stāsti savu sāpīgo pieredzi, un otrs cilvēks saka, nu jā, nu kurš, nu būs jau labi, nu beidz, nu būs jau labi. Lai vai kas tas būtu, nu labi tur. Un tas ir jebkurš zaudējums, ja. Labi, tur kurš, nu būs jau labi, to varbūt tā kā bērnam izklausās vairāk, ja, bet, nu, vienkārši man tā stāstīja. Nu kurš, nu būs jau labi, mētiņ, nu nepārdzīvo, nu būs jau labi. Bet nē, nu es pazaudēju to lelli, vai es pazaudēju savu mīļāko cepuru, man sāp, tas ir zaudējums man. No pieaugušā skatu punktu tas var šķist smieklīgi vai nenozīmīgi, bet tam mazajam bērnam tas ir reāls zaudējums, viņš pieredz sāpes. Un ja mēs to kušinam, mēs pazemojam viņa cilvēka pieredzi, mēs pazemojam viņa
Viņi zaudē, viņi sāpes. Mēs pazīmām to, ka viņam sāp, ka tās sāpes nav īstas, pasakam principā. Viņš saka, kā nav īstas, man sāp, kā par to vienkārši aizmirst. Un ja cilvēkiem tā ir darīts bērnībā, tad viņi pēc tam arī tā dara. Un atceros, ka tā, man bija kaut 11 gadi, man bija tāda draudzene, piedod Elīna. Es atceros, viņa nomira vecais tēvs, un man tajā mirklī bija pilnīgi cieta sirds, un es nezināju, kā viņai būt blakus, es nezināju, ko viņai teikt. Man liekas, nāve ir forši, viņš aizgāja tālāk, viņam viss ir kārtībā, ķipa chill. Savācamies paraudam un ejam tālāk. Mēram ir tāda attieksme. Pilnīgi cieta sirds. Pilnīgi. Un viņi man pārmeta, kā tu tā man nevarēja būt blakus. Un es vēl domāju, bet es nevarēju. Es nevarēju būt blakus. Man nebija līdzjūtības. Man bija cieta sirds. Man pašai bija tik daudz neizsāpātā. Ka baila. Lūk. Un vēl viens daļa cilvēku dod padomus vai meklē risinājumus. Bet nav risinājums, vienkārši sēdi un klausies. Tas ir vislabākais risinājums. Nav nekas jārisina, nav nekas jāmeklē, nav nekāda padomi jādod. Vienkārši noklausies, stāst un ļauj cilvēkam izrunāties. Tas ir labākais, ko var izdarīt. Tiešām labākais, ko var izdarīt. Ar atvērtu sirdi dzirdēt to sāpi, paņemt viņu pretī. Neielaist sevī tur kaut kā, tur neuzņemt to un arī neignorēt. Vienkārši būt blakus, kad cilvēkam sāp. Tā ir īpašība, kuru, ja mēs attīstītu, mums nebūtu ļoti daudz sviesti, kas šobrīd notiek pasaulē. Un vēl viena daļa cilvēku uzreiz sāk stāstīt savu stāstu. Tāpēc, ka tas notrigerē viņa sāpi, un viņš sāk uzreiz dalīties ar savējo. Bet arī tas nav forši, tas arī nav ok. Es atnācu savu sāpi izstāstīt, es tagad negribu dzirdēt tavējo, es gribu, lai man ir uzmanība. Un tāpēc ir korekti komunikācijā, protams, pajautāt, tev tagad ir iespēja noklausīties. Man nesen bija citu veidu zaudējums, citu veidu fails, es jutos vienkārši briesmīgi. Un es zvanīju vairākām draudzenēm reizē, vienu neceļu, otru vienu paceļu, un tai arī slikti. Un es saprotu, es nevaru tagad noklausīties, ka viņai arī ir slikti. Man vajag kādu, kas dzird, ka man ir slikti tagad. Un es prasu, vai tu vari šobrīd noklausīties? Viņa saka, nē, nevaru. Labi, sazinamies vēlāk. Atzvanu otru draudzeni, es izstāstu viņai, viņa varēja. Un tas ir forši, un tas ir pareizi. Un pēc tam es pārzvanīju pirmajai, un viņa izstāstīja, kā viņai iet, es pēc tam jau biju nomierinājusies, izstāstīja, kā man tur gāja, un tā tālāk. Bet tas ir korekti pajautāt, vai tu tagad vari, vai tev ir kapacitāte pasēdēt ar manu sāpi. Mani nekušināt un nelabināt un neteikt, ka tas ir Dieva plāns, ka tā ir karma un ka viss būs labi un ka tas viss notiek augstākajā labumā. Bļājies, tas nav svarīgi tajā brīdī. Nav svarīgi. Tas ir... Nestāstīt savu stāstu, nestāstīt to, ka tev arī tā ir bijis. Nestāstīt to, kā tu tur gāji cauri. Man neinteresē, kam es tagad eju cauri. Un tas ir tā kapacitāte vienkārši būt blakus kādam, kurš ir tajā sāpē, un būt ar viņu un stāstīt. Man bija tādi cilvēki, paldies Dievam, man bija tādi cilvēki, kuriem gan pēc mammas, gan pēc tēva nāves vienkārši varēju stāstīt. Un tas man ļoti palīdzēja, un paldies jums katram, ja kāds no jums skatās. Paldies, tiešām paldies liels. Un es lūdzu, iemācamies būt tādi cilvēki viens otram. Tas ir tik svarīgi un tik vērtīgi. Jo, kad mēs varam būt arī ar savu skumju, mēs varam būt arī ar citu skumju. Un ja tu tagad apzinies, ka tu neesi tāds cilvēks, kas var nosēdēt ar citu skumju stāstu, nedodot padomus, nestāstot savu stāstu, vai tur nemēģinot risināt, vai nemēģinot pateikt, ka viss notiek augstākajā labumā, tev ir vēl skumjas sirsniņā. Tā tas ir. Jo, es tagad arī pierakstīju, es atceros to, ka arī tad, kad patiesībā mēs uzreiz jūtam, kad man arī nomira mamma, man tiešām ļoti vajadzēja, man bija ļoti liela vajadzība to stāstīt, kas notika, kā notika, kas bija tas pēdējais vakars, kāda bija mana mamma un tā tālāk. Un ir sajūta, ka neviens negrib dzirdēt. Tā ir briesmīga sajūta. Tā ir briesmīga sajūta,
ir tas dualais, ka man tik ļoti vajag izstāstīt, lai neviens man nemāca dzīvot. Es zinu, kas jādara. Es zinu, nemāci man dzīvot, nedod man padomus, nekušini mani, nevajag mani nekādu tur dīži atbalstīt. Vienkārši pasaka, pats, jā, tev sāp. Pasēd blakus un dzirdi, vienkārši noklausies. Un ir tas, kad ir tā sajūta, ka neviens to negrib dzirdēt, tad mēs arī citreiz nestāstam. Jā, man vienkārši ir, tā ir izglītība. Es esmu trenēta komunikācijas mākslās, esmu izgājis dažādus treniņus, un es pajautāju pirms tam, vai es varu izstāstīt. Un cilvēks saka, jā, citreiz viņš ieparās uz pusstundu, viņš domāja, varbūt tas būs ātrāk uz stundu, bet neko darīt, viņš pateica jā, un klausās, un nekas arī nenotiks, jā, un paldies Dievam. Bet ir bieži vien, kad cilvēki saka, jā, un pastāsta vēl, un uzdod vēl jautājumus, un kāda vēl viņa bija, un kas vēl notika, ja? Un uzdod jautājumus, lai es varu vēl vairāk izdabūt ārā, lai es varu vēl vairāk izstāstīt, un izstāstīt to, kas ir arī briesmīgi, par to, kāda viņa bija nežēlīga pret mani, vai pret mums, vai pret sevi, vai kā viņa nemīlēja sevi, kas tika nodots tālāk meitām, šī nemīlestība pret sevi. Vai tās skumjas, arī to visu stāstīt, arī to labo stāstīt un to slikto stāstīt, jo tas ar skumjām ir. Viņas skumjas ir kā bipolaritāte tāda. Arī, kad nomirst cilvēks vai kad tas pats bija ar vecākiem, ja? Viņi man daudz nodarīja pāri. Ļoti daudz. Tajā pašā laikā viņi bija nenormāli krūti cilvēki. Vienkārši fenomenāli cilvēki. Un arī briesmīgi cilvēki, abi divi galvenais, un pilnīgi katrs pēc vienkārši ir savādāk. Un man ir jāsēž ar katru no tām daļām, man ir jāsēž ar to, cik kruti viņi bija, un nekad nebūs ar mani. Un cik briesmīgi viņi bija, un arī tas vairs nekad nebūs. Un arī, ja notiek šķiršanās, ja, mēs varam arī atcerēties tos skaistos brīžus un arī tos briesmīgos. Un citreiz ir tikai briesmīgi, un nevar nevienu skaistu brīdi atcerēties, bet kāpēc tu vispār sagāji kopā ar to cilvēku, ja, vai kāpēc tad bija kaut kāda iemīlēšanās ar mīlestību un tam līdzīgi. Un tas ir tā, tas notiek. Ar skumjām tas tā ir. Un tas ir ok. Un to rakstīt ārā un to atlaist un ieraudzīt abus šos skumju bipolaritātes galus, gan tos briesmīgos brīžus, gan tos foršos, un ļaut viņiem abiem būt reizē, un tā kā nemēģināt nevienu ne otru paslaucīt zem paklāja. Tas viss ir, un tas ir tā vienkārši. Tas tā vienkārši ir. Tas ir tas, kas ir cilvēki. Jā. Finālā es gribu pateikt, ka tikai tādēļ, un kāpēc šī dziedināšanās ir tik svarīga? Tikai tādēļ, ka ar mani notika briesmīgas lietas, nenozīmē, ka es esmu briesmīgs cilvēks. Tikai tādēļ, ka notika lietas, kas bija ārpus manas kontrolas, nenozīmē, ka šīs sāpes un šis krusts man ir jānes visu mūžu. Tas tā nav. Tikai tādēļ, ka līdz šim ir bijis kaut kāda tā sāpju deva un stīdziņa, tas nenozīmē, ka tam tā ir jābūt tālāk. To drīkst un var atrisināt. Kādam tas būs nedēļa, kādam 3 mēneši, tam nav jānotiek arī gadiem. Nav tā jābūt. Vai uzpeld ik pa laikam? Ja nav līdz galam atrisināts, jā. Bet tad arī, ja tas patiešām ir atrisināts, protams, ka var atnākt skumjas par, ja tieši ir nomirst cilvēks, ja. Ja ir beigušās attiecības, tad tas nav normāli, ka pēc gadiem tu vēl atceries un vēl skumsti par to, tad tur tiešām nav atrisināts. Šajā gadījumā vecāki un bērni, ja mirst, tas ir tie trakie gadījumi, patiesībā nekā vairāk jau arī nav. Trakākais, kas var būt, nomirst vecāki vai bērni. Viss, kas tur ir māja nodeg, to var pārdzīvot, uzbūvēt jaunu, un tad ar tādu siltumu atcerēties to bijušo. Bet, kad ir vecāki un bērni, kad mirst, tas ir tas dabūt to atcerēties ar siltumu, bet atcerēties un palikt tajā, ka es varu atcerēties un man nesāks raudiens vai man nenāk kaut kāda sakala flashback, kaut kāda bildītas par to.
trako situāciju, tas nozīmē, ka jau ir izdziedināts. Un mēs varam pasēdēt rudenī pie lietus laikā, pie tējas tasas un atcerēties ar siltumu, kā bija, bez skumjām vairs, vienkārši ar mīlestību. Vienkārši ar mīlestību, kas var tādu melanholisku, tādu lēnu pieskaņu būt, jā. Bet vairs nav jābūt tām sāpīgajām skumjām, kas stindzina un neļauj mīlēt cilvēkus. Nu, lūk. Nu, īsumā tā. Tas ir tas, ko es esmu apgūst par skumjām. Manī ir vēl skumjas. Un vienkārši es tagad aktīvi ar to strādāju, un es zinu, ka es to varu transformēt mīlestībā, un es to arī daru. Un šis stāsts un šis video ir daļa no tā mana ceļa. Paldies, ka klausījies. 3, 7, 1, 2, 0, 1.